Labdien! Priecājos būt jūsu vidū. Mazliet dažas atmiņas. Vairāk kā 23 gadu atpakaļ, es vēl biju šajā draudzē, uzaugu tieši šajā namā, laikam atceros, tie bija kādi 5 gadi vai 3 gadi tikai. Un tad jau aizgāju uz Rīgu, un Rīgā jau arī praktiski vismaz 23 gadi ir 7. draudzē. Un arī es vēlos jums nodot sveicienus no Rīgas 7. draudzes. Un arī droši vien arī paņemšu sveicienus, aizvadīšu uz 7. draudzi. Un priecājos redzēt tik katru, kas arī tajā laikā, pirms 20 gadiem, bija mūsu vidū šeit. Laiks ir pagājis, un daudz vairāk nav, bet atkal ir varbūt dažas jaunas sejas. Un šajā reizē vēlos ar jums kavēties no Dieva vārda vienu piemēru, vienu piedzīvojumu, ko Jēzus ar saviem mācekļiem, kā viņš aicināja viņus īpaši šajā kalpošanā. Un šis piedzīvojums ir aprakstīts, šis notikums Lūkas evaņģēlija 5. nodaļā, no 1. līdz 11. pantam, kuram ir bībeles, var atvērt, sekotam līdzi. Lūkas evaņģēlija 5. nodaļa, no 1. līdz 11. pantam. Kādu reizi ļaudis pie viņas piedās un klausījās Dieva vārdus, bet viņš stāvēja pie Ģenecaretes ezera. Tad viņš ieraudzīja 2 laivas ezera malā stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Bet viņš kāpa vienā laivā, kas piederēja Sīmanim, un lūdza nocelt mazliet no malas. Un viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. Un beidzis runāt, viņš sacīja uz Sīmani: dodies uz augšu un izmet savus tīklus. Un Sīmanis atbildēja un viņam sacīja: Meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši, bet uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest. Un to darījuši, tie saņēma lielu pulku zivju, tā ka viņu tīkls plīsa, un tie metā ar roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt. Un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas, tā, ka tās tikko negrima. Sīmanis Pēteris, to redzēdams, krita Jēzum pie kājām un sacīja: Kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Jo tam izbailes bija uzgājušas, un visiem, kas pie viņa bija, par lomu, ko tie bija vilkuši. Tā arī Jēkabam un Jānim, Cebedēlam, Sīmaņa biedriem. Un Jēzus sacīja uz Sīmani: Nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot. Un savas laivas uz krasta vilkuši, tie atstāja visu un gāja viņam līdzi. Šajā aprakstā mēs redzam tādu spilgtu piemēru, kur Jēzus izsaka aicinājumu šiem mācekļiem, lai viņi sekotu, lai viņi būtu šie mācekļi viņam. Arī mēs noteikti varam izlasīt plašāk šo aprakstu Laikmetu ilgās, kur ir aprakstīts, kā noritēja šis notikums daudz plašāk un arī mums skaidrāk. Tad ir šī priekšstats, varbūt nedaudz es arī vēlos jums to paplašināt, pastāstot, lai arī mēs pēc tam izanalizētu, ko mēs varam mācīties no šī aicinājuma, ko Jēzus izsacīja mācekļiem, un vai arī mēs šodien sadzirdam šādu pašu aicinājumu no Jēzus un kā mēs tam atsaucamies. Mēs redzam, ka arī šeit, šajā
notikumā. Tas notiek pavisam pašā sākumā, kad Jēzus, pirms tam mēs lasām Lukas evaņģēlijā, kad Jēzus tiek noraidīts šajā Nācaretē, netiek pieņemts. Arī tajā laikā Jānis ir apcietināts, sēž cietumā viens. Viņš bija tas, kas liecināja un stāstīja par Mesiju, kas nāks. Un šie mācekļi bija jau dzirdējuši, bija redzējuši šos notikumus, kur Jēzus staigāja. Viņi bija devušies šajā zvejā. Zveja notika parasti naktī vai rītā agri. Un šis rīts jau ausa, kad Jēzus redzēja šo notikumu. Viņš redzēja šos mācekļus, redzēja viņu pārdomas par to, kad viņi šajā vienkāršajā darbā, kā viņi varēja nopelnīt šo savu iztiku, centās darīt šo pienākumu, bet piedzīvoja neveiksmi. Un tad mēs arī šeit lasām šajos pirmos pantos, kad Jēzus pienāk, viņam seko cilvēku. Tur ir pieminēti pie malas, ka tik daudz cilvēku, kad Jēzus aicināja viņu, lai viņš attirās mazliet uz krastu, un viņš apsēžās šajā laivā un liecina, stāsta šos notikumus. Un tur mēs noteikti, šeit nav aprakstīti, ko konkrēti, bet mēs noteikti to zinām, kad citos evaņģēlijos, un arī šajā Lukas evaņģēlijā aprakstīt ļoti daudz līdzības. To Jēzus visu ņēma no šīs dabas, ko šie cilvēki tur patās klātesoši varēja redzēt, salīdzināt un izprast, kāda ir šī Dieva nodoms, arī Jēzus parādīt, kā cilvēkiem satvert to, ko Jēzus būtībā ir vēlējies nākot uz šo zemi, paveikt un uz ko aicināt. Un pats interesantākais vēl šajos pantos ir tieši šis notikums, kad Jēzus aicina šiem mācekļiem darīt, kad viņiem jāiet šie tīkli vēlreiz izmest. It kā jau viņi ir malā šos tīklus izbraukuši un nekas nav bijis. Un pat Pēters saka, mēs visu nakti to esam darījuši un nenieku neesam dabūjuši. Bet Pēters saka, uz tavu vārdu es gribu tīklus izmest. Un tad mēs redzam, tālākajos pantos attīstās šis notikums, kad šie tīkli ir pilni ar zivīm. Šie zvejnieki, viņi saprata, ka tas tā nenotiek, ka te ir dievišķs brīnums. Un 8. pantā pēc šī notikuma mēs redzam, ka Pēters šo redzēdams krīt Jēzum pie kājām un saka, kungs, aizej no manis, ja esmu grēcīgs cilvēks. Kāpēc viņš tā saka? Man liekas, kad šeit viņš apzinājās, un arī mēs lasām tālākajos pantos, arī pārējiem mācekļiem bija šīs bailes, viņi pilnībā saprata, ka Jēzus ir kaut kas vairāk kā ne tikai cilvēks. Viņi pilnīgi saprata arī, kad viņš ir kā Mesija, kad viņš ir kā Dievs, kad Pēters apzinās, kad viņš ir grēcinieks, kad viņam nav it kā vietas pie viņa, bet tajā pašā laikā viņš bija apķēris Jēzus kājas, jo viņš vēlējās būt viņa tūmā. Un interesanti, kad pēc šī notikuma Jēzus viņiem pasaka, nebīstieties, jo no šī laika tev būs cilvēks zejot. Arī aicina šo Pēteru tieši viņam saka, un arī tie pārējie mācekļi to dzird. Un 11. pantā mēs lasām, kad viņš savus laivus atstāja, novelka krastā un gāja līdz Jēzum. Skatoties uz šo mācekļu dzīvi, mēs lasot tālāk,
redzam, ka viņiem dažādi klājās. Kopā ar Jēzu staigājot šie 3 gadi, viņi piedzīvo ļoti liels brīnums, viņi piedzīvo to, kā notiek šī īpašā Jēzus brīnuma būtībā, ko viņš praktiski vairāk veica tieši cilvēkus dziedinot, nekā sludinot vai runājot. Viņš bija tas, kas palīdzēja un atviegloja šo cilvēku ciešanas un šo cerību, ka viņš ir tas, kā Mesija, kas nāks, kas bija apsolīts. Un mēs lasām tālāk un pētam šos notikumus, kad jau tuvojās Jēzus Kristus šī noslēguma, jeb mēs redzam, ka visu šie citi, kas nevēlās pieņemt Jēzu, vēlās viņu nonāvēt, un kad Jēzus brīdina par to mācekļus, kad viņam būs jāiziet no šīs pasaules un kad viņš tiks nonāvēts un ka viņš pēc 3 dienām augšā celsies, liekas brīnumaini, kā tie mācekļi nesadzird to. Viņi vēl joprojām cerēja par to, kad Jēzus atbrīvos un ka viņiem būs šis laiks, kad viņš īpaši valdīs uz šo zemi, ka viņi varēs būt kopā ar viņu kā valdnieki par romiešu varu. Bet viņi to nepiedzīvo, un tad viņi piedzīvo tādu vilšanos, kad Jēzus tiek apcietināts, varbūt šaubas iesējās. Mēs zinām, ka arī šis pats Pēters pirms tam bija apsolījies, ka viņš nekad nenodos Jēzu. Tieši tajā naktī, kad viņš tiek apcietināts, viņš nodod. Un to pārdomājot, mēs redzam, ka mācekļu ilgas it kā bija kopā šie 3 gadi. Daudz ko viņi varēja iegūt. Tas bija brīnumains laiks būt kopā ar Jēzu, pasaules radītāju būtībā. Un tajā kristiskajā brīdī redzam arī, ka šis cilvēciskā cilvēku vājums, šaubas pārņem un piedzīvo tādu sakāvu vai ciešanas. Bet neskatieties uz to, tad, kad viņi redzēja, kad Jēzus tiek augšām celts, viņi šo darbu sāk darīt vēl daudz pilnīgāk un daudz aizraujošāk. Un tad mēs varam lasīt, kā īpaši arī Pēters pilnībā saprata šo Jēzus misiju. Un arī viņu dzīves būtībā mēs redzam visu mācekļu dzīves, gandrīz arī, man liekas, izņemot Jānis, būtībā tika nonāvēti. Ja pats Pēters tika piesits krustā. Viņš nevēlējās, lai viņu piesīt tāpat kā Jēzus, bet ar otrādi ar galvu uz leju. Tāda liela pārmaiņa notikusi cilvēkos. Viņi bija pavisam vienkārši cilvēki. Mācekļi, kas nebija skoloti, jeb nebija mācījušies pie šiem rabīniem vai gudrajiem, kas šie farizēji bija, kas uzturēja šo ticību, un visai tautai, jūdu tautai bija iespējas pētīt viņu vārdus un pieņemt šo mesiju un piedzīvot šo brīnišķīgo laiku, mācoties no Jēzus. Šie vīri noraidīja, bet šie mācekļi, kas bija vienkārši, viņi pieņēma, un mēs redzam, kādas izmaiņas notika viņu dzīvēs, ja skatāmies šajos vairāk gadu posmos. Un arī viņi, kad sludināja šos vārdus un gudrību, bija devis Dievs. Un arī, kas pēc tam viņus dzirdēja, kad šī draudze attīstījās, kas pieņēma, mēs lasot varam redzēt, no kurienes tas viņiem. Tas bija Jēzus, kas bija pārveidojis viņas sirdis un mācījis viņus, lai viņi, atsauktamies vienkārši šai kalpošanai, varētu kalpot Dievam. Un tad ir mums jautājums, arī vismaz man, liekas, no kurienes šī atziņa un kā
kā šī Kristus pārveidojušais spēks pārmaina cilvēkus. Ja mēs kopumā skatāmies uz to, kad šie farizēji, jeb jūdu tauta, kas zināja rakstus un pētīja Dievu vārdu tajā laikā, viņi daudz lasīja, kā viņi zināja. Neteikt, ka visi noraidīja Jēzu. Nikodēms bija tāds, kas pievienojās. Viņš varbūt neatklāti uzreiz, bet viņš pa nakti gāja pie Jēzus, lai uzzinātu tuvāk. Un tad, kad Jēzus tika apsūdzēts, viņš aizkavēja to. Un tad, kad viņš patiešām tika piesists krustā, viņš arī iesaistījās, lai šī draudze sasturētu kopā. Viņš bija iesaistījās arī pie šīs Jēzus abedīšanas un darīja visu, lai šī draudze arī atkal attīstītos tālāk, visu savu bagātību atdeva, lai kalpotu citiem par svētību. Un arī šie mācekļi, viņu dzīves, mēs, kad lasām, mēs redzam, ka viņi bija pavisam vienkārši zvejnieki. Tad, kad viņi atstāja šīs savas laivas un nolika šajā, kā lasījām, šajā krastmalā atstāja, viņi gāja līdzi. Un liekas, kā viņi varēja iztikt, kā viņu dzīves notika. Tas vairākas lietas mēs redzam, kad Jēzus īpaši uzturēja un dāvāja šos piedzīvojumus tam dēļ, lai viņi liecinātu pēc tam par to, kā Dievs ir mainījis viņu dzīves. Un tas bija par brīnišķīgu iespēju citiem cilvēkiem redzēt, satvert to, un kad viņi arī vēlējās un ilgojās piedzīvot kaut ko līdzīgu. Un tagad es vēlos, varbūt mums vajadzētu vairāk saprast vismaz 3 lietas no šī piedzīvojuma, šī notikuma, kā mēs varam mācīties no šī piemēra, jeb šīs notikuma, kā mācekļu dzīvē bija, kad viņi tika aicināti. Un man ir izdalīts 3 lietas. Pirmā ir šī aicināšana, tad otrais šī savienība, jeb dzīve ar Jēzu, kad notiek šīs pārmaiņas, un 4. ir rezultāts, kad nes augļus. Un varbūt tā īsāk dziļāk pie katra ielūkojoties. Pirmais aicinājums, kad Jēzus aicina. Pēterim tas jau bija, pirms tam viņš bija jau dzirdējis par Jēzu, un arī tajā brīdī, kad viņam aicināja šos tīklus izmest, ir ļoti svarīga atziņa, kad Pēters, kaut gan viņš bija ļoti prasmīgs zvejnieks, viņš sacīja: Meistar, mēs visu nakti esam zvejojuši, bet uz tavu vārdu es gribu izmest. Šeit parādās šis atsaucība, ieklausīšanās Jēzu. Jo bieži vien arī mums līdzīgi cilvēkiem, mums ir savs priekšstats vai savas zināšanas, kā mēs apgūstam, vai arī mūs ietekmē sabiedrība, skola, izglītība, kādu mēs iegūstam, un mēs esam pārliecināti par savām spējām, savām atziņām, un tad, lasot tieši šo Dievu vārdu, kur izskan šis Jēzus aicinājums, mums ir izvēle. Vai mēs vēlamies atsaukties tai, vai tomēr mums traucē šīs mūsu zināšanas, vai mūsu priekšstats par to, ka mēs zinām, kā labāk. Un skatoties no šī piemēra, kā Pēters atsaucās, mēs redzam, kaut gan viņš uzreiz neticēja, bet viņš to darīja, un pēc tam piedzīvoja šādu bagātu svētību. Viņš redzēja, ka tur Dievs ir pieskāries. Tās zivs tur nevarēja būt tik daudz. Un ir līdzīgi arī ar mums. Ja mēs esam gatavi
nolikt malā varbūt savus, šeit nesaku to, ka mums nevajag izglītību vai mums nevajag labas spriestspējas un zināšanas, bet tās nevar būt augstākas par to, ko Dievs atklāja savā vārdā, vai kādas principus viņš ir atklājis savā vārdā. Un arī pateicoties tam, kad šie mācekļi bija tik vienkārši, kas pieņēma to, ko Jēzus sacīja, bija tik liels sekmes. Jo viņi piedzīvoja, viņi izgāja cauri šai skolai, ko Jēzus piedāvāja, ko Dievs piedāvā arī mums šodien caur savu vārdu. Un arī mēs redzam, kāda izvēle bija pretēji tie, kas noraidīja Jēzu. Viņi atmet arī šie rakstu zinātāji. Arī Jeruzalem viņi tika izpostīti. It kā viņi ilgojās, vai arī bija šī cerība, kad viņa šie īpašie apsolītie bērni, kas bija Bībelē, mēs tagad lasām, kad caur Izraēlu tautu Dievs īpaši vēlējās dāvāt šīs svētības. Viņi vēlējās tās baudīt, bet, diemžēl, tās tik palika pie viņiem. Un šeit, turpinot, mums jāpalūko šis otrais savienība ar Jēzus, kā darbojās Svētais Gars, kas veic šīs pārmaiņas mūsu dzīvē un dod izdošanos un sekmes mums katram. Gan šiem mācekļiem. Mēs redzam arī, kad viņi pēc tam, kad Jēzus bija augšām cēlies, kad viņš īpaši apsolīja šo Svēto Garu, kad viņi to saņēma, viņi gāja, kalpoja cilvēkiem. Ne sev, bet cilvēkiem. Lai pēc iespējas vairāk cilvēki uzzinātu par Jēzu. Dibinājās draudzes, šo vēsti nesa apkārt plašumā. Pirms tam šī Izraēla jūda tauta to īpaši uzskatīja tikai par savu priekštiesību, bet pēc tam Dievs atklāja, ka tā ir jādzird visiem. Un īpaši dāvāja šīs svētības, lai šī vēsts skanētu. Un šodien mums ir brīnišķīga iespēja, mums pašiem ir iespēja lasīt, pētīt Dievu vārdu, kur ir apkopots šī vēsts. Tik daudz tulkojumu ir, mums pat latviešu valodā ir vairāk, un ir iespējas to lasīt, pētīt, bet jautājums ir tikai tas, vai mēs esam gatavi atsaukties šim Svētā Gara pamudinājumam un gatavi arī savās dzīvēs mainīties, saprast to, ka Dievs ir tas, kas dāvā šo cerību un dāvā izdošanos un arī pārmaiņu manai dzīvei. Šajā nedēļā dzirdēju radio, man liekas, pirmajā Latvijas radio, tur kāds viesis bija, un viņš stāstīja, tur nedaudz dzirdēja par to, kad viņš apceļo pasauli, un viņš ir dažādos kontinentos bijis, un viņa interesi ir apceļot visnepieejamākās vietas pasaulē. Un tad viņš teica, ka man patika viens teikums, ko viņš sacīja. Viņš saka, daudz cilvēku saka, kad viņi ir iekarojuši dažādas virsotnes vai iekarojuši un bijuši aizsnieguši tādas dabā vietas, kas nav visiem iespējams. Viņš teica, viņš tā nedrošinās teikt, jo viņš apzinās, ka dabā mēs kā cilvēki esam bezspēcīgi. Un viņš teica, ka viņš ir piedzīvojis tik daudz dzīvē situācijas, kad pēc tam ir priecīgs, ka esmu palicis dzīvs, vai apzinos, ka es kā cilvēks esmu pavisam niecīgs šīs dabas priekšā. Un
es nezinu, kā jums, bet man ir bijušas vairākas reizes iespējas arī būt īpaši kalnos, kur ir sniegot kalnu virsotnes. Un viegli ir tas, ka tev tur uzceļ augšā ar dažādiem palīgu līdzekļiem, un pēc tam ir iespējas slēpot. Un skatoties no tās kalnu virsotnes uz apkārtni, vismaz arī vienmēr atceros, kad es tur esmu, cik cilvēks tu esi niecīgs, un bieži vien apzinies, ka Dievs, ko ir radījis, kad veidojas, mēs tikai apzinoties dabā, mēs redzam, cik mēs esam bezspēcīgi būtībā bez Dieva. Bet viņš ir apsolījis, ka viņš ir tas, kas dāvā mums piedzīvot šī pārmaiņu, piedzīvot to, kad viņš ir tas, kas dāvā šīs svētības, lai mēs varētu būt kopā ar viņu un arī būt par svētību citiem. Un tad nokļūst mēs pie šī trešā secinājuma par rezultātiem, kas nes augļus. Kā jau minēju, vairākās vietās mēs redzam, kad šie mācekļi, tad, kad viņi bija pilnībā nodūšies Jēzum, viņi nes šos augļus, kas bija par svētību citiem. Viņi dibināja draudzes, viņi rūpējās, lai šī vēsts var tikt nodot tālāk. Viņi darīja visu, lai Kristus vārds tiktu pagodināts. Un šodien mēs katrs arī redzam un esam piedzīvojuši dabā, kaut vai ābele, kura dod šos ābolus. Kāds viņai pašai labums no tā? Šos ābolus baudam mēs cilvēki. Tā ir tik ļoti daudz šie piemēri dabā, ko mēs redzam. Un šis aicinājums, man liekas, arī mums katram pašam pārdomāt, kā es nesu šos augļus, vai kādas ir manas svētības, ko es varu dot citiem. Jo būtībā Kristus piemērs, kad viņš atnāca uz šo zemi, mēs redzam, kad viņš saredzēja šo cilvēku vajadzības, kas bija visapkārt. Viņš tās centās apmierināt, dziedināt, dāvāt šo cerību. Bija cilvēki, kas varbūt arī pat nepateicās, bija, kas novērtēja. Un kaut kas līdzīgs arī ir mums šodien. Mums pavisam liekas pašsaprotam, kad mēs varam staigāt, skriet, būt priecīgi, bet pateicoties Dieva žēlastībai, tas viss ir sagādāts. Un arī mums bieži vien, kā šiem mācekļiem liekas, kad mēs zinām labāk, ko vajadzētu darīt, ko nevajadzētu darīt, kā šo stāstīt par Dievu vai liecināt. Ar vārdiem var sniegt, bet pāri visam mēs redzam, ka šie piemēri šiem mācekļiem bija, ko Jēzus arī darīja ar viņiem kopā. Viņš bija tas, kas praktiski šiem cilvēkiem dāvāja šo cerību, pārmainot un arī atvieglot viņu dzīves smagajā ikdienas gaitā. Un arī mums ir tāds pats līdzīgs aicinājums arī, kad mēs varam būt par svētību citiem cilvēkiem, kam ir grūtāk. Un to mēs redzam šodien, cik daudz cilvēku ir bez cerības vai dažādās grūtībās. Un vēl jau vairāk, ja mēs paši bieži vien esam aizņemti ar šīm ikdienas gaitām vai skrējienu, kad mums tas aizņem tik daudz spēka, kad mums ir grūti atnākt uz draudzi vai arī atsaukties šai kalpošanai un likties,
man ir vieglāk atnākt paklausīties, bet es zinu, ka mazās draudzēs tā ir liela problēma, jo cilvēki iznāk dažam kalpot vairākās vietās, un cits saka, es jau nevaru to darīt. Bet arī šie mācekļi, viņi nebija šie rakstu zinātāji. Viņiem nebija tādas iespējas uzreiz liecināt. Viņi mācījās vienkārši un atsaucās šim aicinājumam. Un tāpat arī mums. Mēs noteikti katrs saņemam šo aicinājumu, ko Jēzus aicina darīt, gan kalpot draudzē, gan kalpot saviem darbā vai tuvākiem cilvēkiem, kas vēl nepazīst Dievu. Un viņiem ar šiem mazajiem dzīves piemēriem, ja mēs varam dāvāt šo cerību, mēs varam viņus aizsniegt, parādīt šo Jēzus mīlestību. Un arī pats interesantākais, kad, ja mēs tiekam aicināti, mēs vienmēr izvērtējam, vai es to varēšu. Tas ir labi. Tas tā arī vajadzētu darīt. Bet mums ir jāsaprot, ka pats svarīgākais ir mūsu simtprocentīgā nodošanās, lai šis Dieva darbs virzītos uz priekšu. Dievs īpaši svētī šos mācekļus, un Dievs arī var svētīt katru cilvēku, kas atsauksies. Bet ja mēs neatsaucamies, tad mēs varam piedzīvot zaudējumu. Ne tikai tas, ka mēs zaudēsim varbūt šīs iespējas, ja mēs neatnākam uz draudzi vai nekalpojam, bet mēs varam zaudēt daudz vairāk. Kā šie rakstmācītāji, viņi zaudēja, viņi noraidīja Jēzu. Un tas ir pavisam sāpīgi. Un tāpēc arī mans aicinājums jums piedzīvot šo prieku, ja mēs pazīstam Jēzu un staigājam ar viņu, tad mūsu ikdienas dzīves, ikdienas gaitas nav tik grūtas. Ja mēs pazīstam Jēzu, mēs varam ar prieku, ar cerību arī palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ir mums līdzās vai nav līdzās, un skatīties, kuram mēs varam palīdzēt un atvieglot šīs zemes dzīves gaitas, lai tādā veidā mēs dāvātu šo cerību. Un tāds būtībā ir visiespējīgākais misijas veids, kā mēs varam aizsniegt cilvēkus. Šodien mēs redzam, ka cilvēkiem tik daudz informācijas, ko viņi var saņemt, neuzrunā cilvēkus, jo viņi ir tik daudz, viņi nespēj izšķirt. Bet patiesa mīlestība pret cilvēku ar līdzjūtību, ar iedrošinājumu, ar aicinājumu iepazīt tuvāk Dievu un norādīt, ka Dievs ir tas, kas var mūs pārmainīt, dāvāt šie apsolījumi tik daudz, kur viņš ir apsolījis būt kopā ar ikvienu, kas vēlās un iepazīt viņu, atsaucās viņam. Tādi ir ļoti daudz. Un arī šis māceklis Jānis, kas bija vistuvāk Jēzum, bieži minēts tiek, kad viņš īpaši mīlēja Jēzu. Mēs redzam, ka arī viņš piedzīvoja savā dzīvē daudz pārbaudījumus, bet reizē arī Dievs atklāja ļoti daudz. Viņam tieši viņš bija tas, kas uzrakstīja šo atklāsmes grāmatu, lai mēs vairāk iedziļinātos un saprastu. Un tādā veidā mēs redzam, ja mēs iemīlēsim Jēzu vēl jau vairāk, katru dienu pētot vai pārdomājot par viņu, ne tikai priekš sevis, bet arī priekš tā, lai mēs būtu par svētību citiem, tas nesīs augļus. Un vēl viena citāta, ko jums vēlos izlasīt no liecības draudzē 6. sējuma, kur ir par misijas darbu, vislielākās vajadzības. Un vislielāko labumu no dzīves iegūst tie audzēkņi,
kas savās attiecībās un darījumos ar līdzcilvēkiem dzīvē īstenos Dieva vārdu. Tie, kas saņem, lai dotu, izjutīs šajā dzīvē vislielāko apmierinājumu. Tiem cilvēces ģimenes locekļiem, kuri dzīvo priekš sevis, vienmēr kaut kā trūkst, jo tie nekad nav apmierināti. Ja savas simpātijas pievēršam tikai savām pašasautīgām sirdīm, tad mūsu dzīve nav kristīga. Kungs ir iekārtojis kanālus, caur kuriem viņš liek plūst savai laipnībai, žēlastībai un patiesībai, un mums jābūt Kristus līdzstrādniekiem, praktiski sniedzot tālāk citiem gan gudrību un labvēlību, mums citu dzīvē jāienes gaisma un svētības, darot ar to labu un svētu darbu. Tāds arī šis aicinājums ir, lai mēs katrs varam piedzīvot ar Jēzu staigājot kopā un nest šīs svētības cilvēkiem, kas ir mums līdzās, un arī draudzē, lai draudze būtu kā oāze, kur cilvēki var nākt, saņemt šo cerību pie Dieva, jo Dievs ir tas, kas dāvā gan izdošanos, gan dzird šīs lūgšanas, ko mēs izsakām, gan aicina pārmainīties, kļūt līdzīgākiem Jēzum. Tāds ir novēlējums jums ir katram un arī man. Āmen. Dari
Lūgsim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, pateicība Tev par šo lielo žēlastību un mīlestību, kā Tu esi parādījis cilvēcei, nākdams uz šo pasauli, kā piemērs, kuru mēs varam iepazīt Tevi, un caur Tevi mēs varam saredzēt Tēvu, ka Tu atdevi savu dzīvību par mūsu grēkiem. Mēs bieži vien varbūt to pat nespējam novērtēt. Vēlamies lūgt, lai Tu esi tas, kas izmeklē mūsu sirdis, lai nekas nešķir no Tevis un varam vēl jau ciešāk un tuvāk pieglausties Tev, iepazīstot Tevi, staigājot kopā ar Tevi, varam būt par svētību apkārtnē, kur mēs atrodamies. Lūdzu arī par šo namu, šo draudzi, lai Tu dāvāsi savu svētā gara pieskārienu ikatram, kas esam šeit, piedzīvot to, kad mēs sadzirdam Tavu vārdu, Tavu aicinājumu un atsaucamies tam un esam par svētību apkārtnē, kur mēs atrodamies, lai sniegtu šo vēstu, ko Tu esi uzticējis gan kā draudzei, gan kā katram mums individuāli, arī saredzēt šos cilvēkus, kuriem mēs varam palīdzēt, un atvērt sirdis, lai parādītu Tavu mīlestību, kā Tu esi parādījis mums. Lai Tava žēlastība un prieks pavada mūsu katru ikdienas gaitās un svētības. Mēs varam liecināt par to, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.